kas tad ir šī priecīgā ziņa, kas ir pārāk laba, lai tai noticētu, un tomēr tā ir patiesa? Tātad, kas ir evaņģēlijs? Ik pa laikam man sanāk diskusijas ar ticīgiem cilvēkiem, un tas šķietam ir tāds sarežģīts jautājums, vai tas ir kaut kas šaurs vēstījums par to, ko Jēzus paveic pie krusta, vai mēs tajā varam iekļaut pilnīgi visu, ko Bībele saka, un visu, ko mēs vēlamies, un visu, kas ir vajadzīgs. Apostolim Pāvilam problēmas ar šo nebija nekādas. Jo agrīnajā draudzē bija pastāvēja tāda ticības apliecība, kas visiem deva pilnīgu skaidrību tajā, kas ir evaņģēlijs. Un viņš 1. vēstulē Korintiešiem 15. nodaļā to arī raksta. Šai draudzē viņš saka, es jums esmu mācījis to, ko es pats esmu saņēmis, un es jums tagad to atgādinu. Un ja jūs šo nesagrozīsiet, ja jūs pie šīs turēsieties, šīs atklāsmes, tad jūs dzīvosiet mūžīgi, jums būs mūžīgā dzīvība. Un tad viņš saka, ka Kristus par mums miris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Viņš miris par mūsu grēkiem, saskaņā ar rakstiem. Tad viņš ir aprakts un augšām cēlies saskaņā ar rakstiem, un tad parādījies mācekļiem un daudziem citiem, lai liecība par viņa augšām celšanos mums nāktu gan no gara, gan no vārda, gan arī no cilvēku liecībām. Un tātad tur tas viss paliek diezgan skaidrs. Kas ir šis evaņģēlijs? Evaņģēlijs ir vēsts par to, ko Kristus paveic pie krusta, kas ir, ka viņš paņēma mūsu grēku, izcieta mūsu sodu un augšām cēlās 3. dienā. Un viss pārējais, kas Bībelē ir aprakstīts, ko mēs redzam evaņģēlijos, kur Jēzus dara brīnumu darbus, tas nav tāds atslēgas vai sarkanā krāsā apzīmēts lietas, ja tu tām neticēsi, to aizies pazušanā. Nē, Dievs caur svēto garu cilvēkiem dod ticību uz Jēzus augšām celšanos, un ka viņš ir paņēmis mūsu grēkus, svētais gars mūs pārliecina par mūsu grēku taisnību tiesu un dod mums paļauties un cerēt uz viņu vienu. Un tad visā pārējā Dievs mums dod saprašanu ar laiku, un dod arī mums ticību. Lietas, kuras pasaulīgam cilvēkam ir grūti pieņemt un saprast, un tām noticēt. Tādam, kas ir piedzimis no augšienes ticībā uz Jēzu Kristu, viņš to var pieņemt un saprast. Un tāpēc Pāvils saka, ziniet, ja Jēzus nav augšām cēlies, tad mūsu ticība ir veltīta, labāk ej, dzer, ēd, baudi dzīvi, tā kā tu to saproti, jo rītdien nekas vairs nebūs. Mēs vienkārši pazudīsim, viss beigsies. Bet, ja Jēzus ir augšām cēlies, tad mūsu ticība, mūsu sludināšana nav veltīga. Tad tā ir viena no labākajām vai vērtīgākajām lietām, ko mēs varam darīt. Un tāpēc uz to mēs arī esam aicināti.